Jā. Priecājos jūs redzēt Lielvārdes kompetences centrā Rīgā. Pats nosaukums jau uzņēmuma un iespējams, ka jūsu ikdienas gaitā kaut kas no mūsu 23 gadu vēstures ir ticis dzirdēts, un pats nosaukums liecina, ka mūsu uzņēmums ir Lielvārdē, un tā ir uzņēmuma pamat mājas vieta. Bet šis kompetences centrs Rīgā ir veidots kā telpa sarunām par izglītību, kā vieta, kur satikties skolotājiem, dalīties savstarpējā pieredzē, vieta, kuru mēs esam izveidojuši, lai to, ko esam uzkrājuši no 1992. Gada, darītu arvien pieejamāku citiem, lai savstarpējā sarunās, savstarpējā komunikācijā mēs visi kopā virzītos uz mērķi, par kuru nevienam nav šaubas, varbūt ir tikai atšķirīgi skatu punkti, kā to izdarīt, proti, lai ik viens bērns Latvijā saņemtu vislabāko izglītību, kādu mēs kopā varam sniegt. Pērnā gada sākumā, domājot par iepriekšējiem, tad 21, 22 gadiem uzņēmuma attīstībā un iesākot nākamo posmu, mēs konstatējam sev, ko arī bijām dzirdējuši no mūsu klientiem, ka Lielvārds jau nav nekāda izdevniecība. Ka tas, ko piedāvā Lielvārds, kādā veidā viņi veido savu attīstību, tas ir gan mācību līdzekļu piedāvājums, gan digitālie risinājumi, mūsu aktīvā darbība skolotāju profesionālas kompetences pilnveidē. Un tajā brīdī arī paši sev nodefinējām, ka mēs turpmāk, un tas ir no pagājušā gada sākuma, sevi pozicionēsim kā izglītības uzņēmumu. Uzņēmumu, kas tātad ir izglītības nozares sastāvdaļa, ar to pieredzi, ar tām kompetencēm, ko esam uzkrājuši, ko zina mūsu sadarbības partneri plašā pasaulē, ko var dot tā izglītības saime, kas ar mums šajā sadarbības laikā ir kopā darbojusies. Un tad arī tapa ideja par mūsu jauno grafisko identitāti, ar kura tātad ir no 14. gada sākuma, un arī mūsu šo te devīzi, jeb pamatprincipu, ar kuru vēlamies darboties, tātad līdzi laikam izglītībā. Un šo līdzi laikam izglītībā mēs uzliekam sev par pienākumu nemitīgi sekot norisēm globāli, lokāli, kādā veidā mēs varam uzlabot mūsu galveno mērķi, šos te skolēnu sasniegumus un labāku izglītību. Otrs, līdz laikam izglītībā mēs aicinām arī visus, ar ko mēs kopā darbojamies šeit Latvijā. Un mēs arī vēlamies, lai tas, ko mēs savos kabinetos, savās domās izdomājam, lai tas nebūtu arī atrauts no ikdienas. Un tāpēc tas mūsu līdz laikam izglītībā ir soļa attālumā no mūsu partneriem, lai mēs vienmēr varam būt arī uz noteiktas vienas takts šajā sadarbībā. Lielvārda saime, kura ikdienā tātad darbojās un rada šos mūsu piedāvātos risinājumus, tie ir vairāk kā 60% ir ar pedagoģisko izglītību un pedagoģiskā darba pieredzi. Līdz ar to, ko mēs uzskatām par mūsu stipro pusi, ir tas, ka mēs varbūt ne tik labi kā skolotāji, kas ikdienā strādā, bet vismaz vairāk varam saprast to, ko no mums sagaida izglītības nozare. Tie ir ļoti daudz par mani krietnu jaunāku cilvēku, par ko es ļoti priecājos, ka mums izdodās iesaistīt šajā nozarē nākamo paudzi, kura neskatās pēc aktivitātēm citās nozarēs, kura neskatās pēc aktivitātēm ārpus Latvijas, bet kuri ir
pieredzi uzkrājuši ārpus Latvijas un tagad var nākt atpakaļ un dot savu pienesumu mūsu izglītības nozares attīstībai. Daudzi no šiem Lielvārda Saeimas cilvēkiem ir bijuši pie uzņēmuma pirmsākumiem, un proti tātad ir tie, kas ir veidojuši to, ko Latvijas sabiedrībā mēs saprotam ar. Un tas tātad ir mūsu arī pamatvietne, ar kuru mēs tātad rūpējoties par draudzīgu vidi, mazāk ražojot papīra reklāmas, vairāk strādājot uz internetu, kurš ir arvien pieejamāks, ja, tātad, kur mēs arī savu vīziju arī rādam. Tātad šīs ir 5 darbības jomas, kuras, teiksim tā, šīs pirmās 2 mācības saturs digitālā biblioteka, tad ir mācību līdzekļi, izglītības tehnoloģijas un kompetences centrs kā platforma skolotāja profesionālajai pilnveidei, un ja mēs runājam tieši par šo mūsu tātad kompetences centru, kas ir izveidots šeit Rīgā Baznīcas ielā, kur mēs pašlaik atrodamies, tātad tā ir vieta, kā es jau teicu, kur satikties, bet tā ir arī mūsu platforma, kādā veidā mēs piedāvājam savu pieredzi skolotājiem katru nedēļu, otrdien, trešdien, ceturtdien, organizējot dažādus bezmaksas seminārus šeit uz vietas, pēcdienas 3, tad, kad stundas ir beigušās, un tas droši vien vairāk attiecās uz Rīgu un Pierīgu, bet, lai mēs būtu plašāk pārstāvēti, tad visi šie semināri tajā pašā laikā notiek arī tiešraidē. Līdz ar to, jebkurā vietā Latvijā vai mūsu diasporas skolās visā pasaulē, šie semināri ir pieejami, un iepriekšējās dienas semināri, viņi arī saglabājās arhīvā, un tātad šis, piemēram, ir tātad seminārs, ko mēs pašlaik varam arī noskatīties pēc tam jau, ka tas ir noticis, kas bija tieši par speciālo izglītību, par tehnoloģijām bērniem ar īpašām vajadzībām. Un šo semināru sagatavošanā tātad mēs aicinām iesaistīties ikvienu izglītības nozares speciālistu, kurš tātad ir gatavs dalīties ar savu pieredzi, un šis konkrētais bija tātad sadarbībā ar Rīgas pirmās speciālās skolas skolotāju Antru Krauci. Un tātad visi šie tātad semināri, citi, kas ir notikuši, viņi ir arī arhivēti un pieejami jebkurā laikā, noskatoties noteikti tēmu, piemēram, par matemātiku 6. klasē vai par kādu citu no šiem te, kas ir notikuši šeit no 2. oktobra. Jā. Jā, kompetences centrs un vienkārši skatās. Un pēc tam iet uz arhīvu un skatās to, kas ir iepriekš bijis. Jā. Nu jā, tas tā apmēram šeit notiek, tās nodarbības video. Gan arī tas, kas uz ekrāna, tādā veidā. Jā. Tādā veidā tiek nodrošināta šī te mūsu pieredzes pieejamība. Arī šeit ir ekspozīcija, ko nedaudz jūs jau ieskatījāties, un tad starpbrīdī vēl noteikti varēs apskatīties, kurā mēs, protams, ka nevaram parādīt visu mūsu plašo piedāvājumu, bet akcentējam uz to brīdi aktuālo, šī ekspozīcija tiek mainīta, un noteikti šī vieta ir arī atvērta apmeklētājiem ikdienu no 10 līdz 18, un par cik tad mēs esam ģeogrāfiski dažādās vietās, tad tas, ko mēs aicinām skolas, lūdzu iepriekš uzzvaniet, ka jūs būsiet Rīgā un vēlaties šo te jautājumu kādu to vai citu izrunāt vai uzzināt kaut kādus risinājumus, tad attiecīgais speciālists ir šajā brīdī uz vietas un jau var
par attiecīgo jomu jau dot precīzāku arī informāciju. Šī sadaļa kādreiz mums tika saukta par mācību grāmatām. Bet jau praktiski visu 21. gadsimtu, kopš mēs darbojamies tātad no 2000. gada, arvien lielāku īpatsvaru mūsu piedāvājumā ir ieņēmuši digitālie risinājumi kā alternatīva poligrāfiskām mācību grāmatām. Un analizējot šo attīstību un domājot, ko tad mēs īsti darām, vai mēs taisām mācību grāmatas, vai tā mūsu aktivitāte ir kāda cita, mēs skaidri apzināmies, ka tas, ko dara mūsu satura, tātad šī te redakcijas daļa, viņi veido mācību saturu. Kādā formā pēc tam mācību saturs nonāk līdz skolas solam, līdz ikdienas mācību procesam? Digitāli, poligrāfiski vai kādos citos medijos, par kuriem mēs tagad domājam un zinām par šiem te dažādiem nākotnes tuvākais vai tālākas nākotnes risinājumiem par tehnoloģijām, nēsājumām tehnoloģijām. Ja? Tas katrā ziņā būs tā mainīgā lieta, bet tā fundamentālā lieta, kas ir uzkrāta, tas ir šis mācību saturs. 23 gados mēs esam izveidojuši pilnu mācību saturu no pirmskolas līdz 12. klasē latviešu valodā, matemātikā, dabaszinībās, bioloģijā, ķīmijā, fizikā. Visos pamat priekšmetos ir pilns mācību saturs, kurš visu laiku tiek atjaunots, papildināts, pie kura strādā mūsu mācību satura attīstības daļa. Un līdz ar to, tad, ja mēs skatāmies uz šo te mūsu piedāvājumu, tad tas ir poligrāfiski vai digitāli pēc nesēja, pēc satura mācību priekšmets un pēc produkta tipa. Tas ir vai nu mācību grāmata, vai skolotāja metodiskie materiāli, vai dažādi aktivitāšu risinājumi, darblapas, uzdevumu krājumi un tā tālāk. Ja? Un noteikti tātad ir tas, ka šajā produkta attīstībā mēs vienmēr esam skatījušies, ka tie nav atsevišķi sadalīts grāmatas vai sadalīti produkti, tie ir komplekti izdevumi, kuri nodrošina pēctecību starp izglītības posmiem, viena mācību priekšmeta ietvaros, kā arī efektīvi integrējot vienā vecuma posmā atsevišķus mācību priekšmetus. Un varbūt nedaudz ieskatam par mūsu pašlaik aktuālo sākuma skolas mācību satura projektu risinājumu, kurš tātad ir integrētai latviešu valodas, matemātikas un dabaszinību mācīšanai sākuma skolā. Izlasīt, ko viņš pats var pateikt, ko viņš pats var uzrakstīt, par ko viņš pats jūt gandarījumu strādājot, un par ko viņš pats arī spēj pateikt, kas izdevies vai kas nav izdevies. Lūkot izdevums pirmajā klasē sastāv no vairākām daļām, no mācību grāmatām, katram pusgadam ir sava mācību grāmata, no skolotāja grāmatas, no darba lapām, kas ir paredzēta viena burtnīca visam gadam, un no digitālajām darba lapām, kas ir atbilstoši interaktīvais disks. Latviešu valoda pirmā klasē ir daļa no integrēta mācību līdzekļu komplekta izdevuma, kas paredzēts dažādu mācību priekšmetu satura apguvēju pirmajā klasē. Tas veidots pēc tematiskā principa. Temats ir līdzeklis, kas palīdz aktivizēt skolēnai iepriekšējo pieredzi par apkārtējā pasaulē notiekošo, to, kas viņu vairāk interesē, kas viņu aizrauj, par ko viņš ir gatavs dalīties ar citiem. Ja skolotājs grib parādīt uz tāpeles kādu uzdevumu no grāmatas, tad viņš var paņemt disku, ielikt datorā un vai no tāpeles vai vienkārši ar projektoru uz ekrāna parādīt jebkuru grāmatas uzdevumu. Jo visa grāmata ir digitālā formātā, diskā. Gan teksti, gan mācību uzdevumi.
Bet savukārt, ja mēs skatāmies, kā tad skolēni mācās, viennozīmīga prioritāte tā ir priekšmetiskā darbība. Šajā priekšmetiskajā darbībā galvenais akcents tiek likts uz daudzveidīgu uzskati. Un tiešām mācību grāmatā mēs esam iestrādājuši gana daudz dažādas uzskatas veidus, sākot ar monētu modeļiem, un varbūt pasaulē viena no populārākajiem 100 kvadrātiem, kas palīdz ne tikai apgūt pirmā 100 skaitļus, bet palīdz skolāniem veiksmīgāk izprast saskaitīšanu un atņemšanu pirmā 100 apjomā. Uzem ir tā kā ķēmerīts, un tā lielā vēl tā kā aste. Viņam tā šķita. Bērniem ļoti patika, ka bērni var būt arī radoši, jo var stāstīt pēc zīmējuma, var arī veidot pasaku turpinājumus un var ļoti izteiksmīgi atstāstīt. Nevienā brīdī nav ne pareizas, ne nepareizas atbildes. Visos gadījumos ir tikai atbilde, kuru savstarpēji respektējam, ar kuru savstarpēji rēķināmies, un, protams, ja nepieciešams, arī palīdzam, kā to labāk noformulēt, kā to labāk pateikt vai uzrakstīt. Mēs esam iestrādājuši daudz praktiskus uzdevumus gan skolotājiem, kas atvieglos darbus, gan skolēni paši kļūst līdzatbildīgi aktīvi šajā matemātisko prasmu apgūves procesā. Lai mācītos ar prieku. Jā, tiešām. Un tas ir tas svarīgākais, ka mums ir izaicinājums, un tas ir globāls izaicinājums, kādā veidā mums panākt mācīties motivētus skolēnus, lai motivācija mācībām tiktu no mums ikdienā visādi veicināti. Protams, ka mums ir otra liela problēma, un tā arī ir globāla, ka ja iepriekš mums bija jautājums par to, kā panākt motivētus skolēnus, arī mēs zinām no tā laika, kad mēs gājām skolā, jo visi mēs atceramies, kā mīlestība pret skolu tā kā samazinās līdz tai 7., 8., 9. klasē un varbūt nedaudz pieaug vidusskolas posmā. Tad tā otra globālā problēma, kura varbūt Latvijā uz šo brīdi vēl nav tik aktuāla, bet viņa kļūs arvien aktuālāka. Mums ir arvien grūtāk motivēt skolotājus, mācīt nemotivētus bērnus. Tā ir tā izšķirošā lieta, kurai jāmeklē ir risinājumi. Mēs šos risinājumus kopā ar dažādiem starptautiskiem projektiem, kuros esam kā partneri, un tā skaitā arī projektā par jauno pedagoģiju un dziļmācīšanos, mēs redzam, ka motivēšanas veids ir caur aktīvāku līdzdalību stundā. Un tas, ko jūs redzējāt šeit, ka bērni nevis darbojās ar burtnīcām, kurās krāso ziediņus vai ievelk pareizos skaitļus, viņi darbojās ar modeļiem. Viņiem ir jādarbojās ar praktiskiem mērījumiem un jāanalizē ir nevis iedomāta situācija, bet temperatūra, apgaismojums. Un skaņas stiprums, kā decibela mērītājs šeit, un aizejot ar to uz sporta zāli un sarunājot, ka tagad mēs mērīsim, kura mums ir skaļākā klase, mēs iegūstam reālus datus, un tā ir viena no tām prasmēm, kas mums jāattīsta, un kas ir jārealizē, tā ir šī mācīšanās ar reālas dzīves piemēriem. Līdz ar to 1996. gadā, kas iznāk jau pagājušajā gadsimtā, ārprāts jau tūlīt būs 20 gadi, mēs uzsākām savu mācību līdzekļu programmu. Lai dabas zinībās, fizikā, ķīmijā, bioloģijā mēs nevis risinātu teorētiskus uzdevumus, bet mēs slēgtu ķēdes, mēs skatītos mikropreparātus, mēs veidotu šos mikropreparātus, mēs ķīmijā jauktu vielas, spridzinātu un vēl ko neko. Kāpēc? Jā. Varbūt kādi jautājumi, pēc komentāri vai kādi klausamies tālāk? Jā. Jā, un tātad šie ir tā mūsu programma, kurā pašlaik ir vairāk kā 1000 dažādu šo te mācību līdzekļu, kurus mēs esam atlasījuši no pasaules vadošajiem mācību ražotājiem un kuriem esam veidojuši klāt mācību saturu atbilstoši Latvijas izglītības standartiem. Un, ja mēs skatāmies uz šobrīd, ko daži kolēģi jau paskatījās, un pārējie mēs noteikti varam paskatīties to tātad šajā te nākamajā starpbrīdī, ja, 3D printeris, par kuru tagad runā,
un tas ir Latvijā ražots 3D printeris. Un tad redzam, ka tā viņa finansiālai izmaksa ir 2,6 tūkstoši eiro. Bet kādu prieku varētu gūt mūsu audzēkņi, ja viņiem būtu iespēja dancināt šo 3D printeri. Bet tur ir ļoti svarīga viena lieta. Mums nepietiek vien nopirkt šo iekārtu, kura investīcija ir liela, bet viņa ir ilgtermiņa investīcija. Mums ir svarīgāk saprast, ko tad ar viņu skolā darīt. Un tas ir tas, kur mēs šeit Lielvārdu kompetences centrā kopā aicinām dažādas nozares, izglītības nozares, piemēram, šos 3D printeru ražotājus, lai viņi nāk ar savu kompetenci, kādā veidā saražot kvalitīvu produktu. Mēs izglītības saimē nākam pretī ar kompetenci, kā viņu integrēt mūsdienu mācību procesā. Viens no šiem piemēriem, kas arī tur redzams, un Lielvārdē mēs tātad esam ar mūsu atbalstu izveidojuši šo te izziņas un eksperimentu centru Lielvārdi kopā ar Zino un Ziliem brīnumiem. Ja? Un viens no šiem te aktivitātēm, kas Lielvārdē ir populārākā, tie ir šie skolēnu pulciņi. Un tehniskās jaunradas pulciņā top dažādi šie te elementi, bet tagad viņi ir sākuši veidot arī tādu kā mini modeļu pilsētiņu, lai bērniem tas uzdevums būtu tāds, kas ir nevis teorētisks, bet lai viņa izveidot. Un to, ko viņi veido, tagad ir tādu Lielvārdes maziņu, vismaz daļas maziņu tādu modelīti, kur tur dzelzceļa stacija, vilciens, un pašlaik Lielvārda māja Lielvārdē arī ir uzrasējuši datorā, taisa šo te sagatavi 3D printerim, un tā māja tiks izdrukāta 3D printeri, pēc tam nokrāsot, un līdz ar to tātad šī te darbošanās, vai piemēram elektronikas pamata pulciņā, slēdzot vienkārši ķēdes, vai izveidojot pat radio aparātu. To nevar izdarīt tad, ja mēs tātad neveidojam šo materiālu tehnisko bāzi skolēnu praktiskajām darbībām. Pašlaik ir ļoti populāri šie risinājumi, kas ir sākumskolai dabas zinībām, jo, ko arī mēs varam paskatīties šeit blakus, tātad šeit ir viegli pārvietojami tādi kā konstruktori, kuriem klāt nāk Latvijā izstrādāt metodika katrai stundai, kurā to var izmantot, un par cik komplekts ir plašāks nekā tas ir vienai klasei, tad arī šis materiāls tiek veidots, ka tur ir aprakstīts, ko var darīt 1., 2., 3., 4., 5., 6. klasē ar šo komplektu, kā arī kādi uzdevumi būtu veicami radošiem zinātniskiem pētnieciskiem darbiem vai projektu nedēļā un tā tālāk. Produkti ir ražoti Vācijā, mēs esam veidojuši viņiem metodiku šeit Latvijai. Izglītības tehnoloģijas 2006. gads mūsu attīstībā nākamais posms, un arī tātad veidojot šo attīstības programmu, pirmais, kas arī man kā izglītību iegūšam fizikas skolotājam, arī kam ir skolas pieredze bijusi līdz 95. gadam. Protams, ka es to redzēju, kā šī tehnoloģija varētu būt manā fizikas stundā. Ko tā man dotu? Un izējot no šāda principa, ka tehnoloģija nav pati par sevi, bet viņai jākalpo ir augstākam uzdevumam, mēs arī veidojam savu tehnoloģisko piedāvājumu. Arī tas ir uz doto brīdi jau plašāks un plašāks. Tās ir gan šīs te iekārtas mācību materiālu demonstrācijai, dažādi tehnoloģija, ko mēs redzam arī šeit. Tātad tas, kas jau ir zinām mērā klasika, bet joprojām ir ļoti pieprasīti, tās ir interaktīvās tāfeles. Nākamā paudze tie ir interaktīvie ekrāni, kuriem tātad vairs nav vajadzīgs projektors, bet kuros šīs te attēls tiek veidots līdzīgi kā uz televizora. Lielie izaicinājumi, kas pašlaik ir, kāpēc tātad šis te
variants ir arvien populārāks, protams, ir, ka skolotājiem, kurš nav tehnoloģiju guru, vienkāršāk ir darboties ar vienu iekārtu, kur ieslēdzot viss darbojās, nekā tātad saslēgšanas ekrāni, kalibrēšanas projektori, kas nozīmē, ka mēs varam panākt plašāku skolotāju izmantojamību šīm iekārtām, jo vienkāršāku mēs viņu varam radīt lietošanā. Un tas, kas būs arī otrajā nodarbības daļā, tās būs tieši par šo te skolēnu iesaistīšanos praktisko darbošanos, ja, tad viss, kas ir saistīts kādā veidā, viena lieta, kas ir skolotāja darba vide, kas atvieglo viņam mācību stundas vadīšanu, otrs ir rīki, ko mēs, tātad vai nu šādi rīki, vai planšetes, kas kļūst arvien populārākas, ja, vai portīvie datori, kur mēs skolēni no pasīva klausītāja, ja man jāatvainojas pašlaik, jums arī iznāk būt pasīviem klausītājiem, kamēr es te lasu lekciju, bet otrajā daļā, kad Andris būs, tad būs tikai darbošanās, tā kā esiet gatavi aktīvākai iesaistei tūlīt pat, kā es beigšu savu šo te ievadu. Protams, tikai tad, ja mums izdodas bērnus iesaistīt stundā, ja, tad sasniegt rezultātu. Noteikti pie šīm lietām, kurām mēs nedaudz arī tālāk pieskārsimies, viena svarīga lieta, kas kļūs arvien aktuālāka skolās, tā ir iespēja uzlādēt ierīces, jo tā lielākā nelaime tām elektronikām ir tās baterijas, ko mēs zinām pēc saviem telefoniem, vai ne? Un arī šeit ir dažādi risinājumi, piemēram, ar ko ir populārs pasaulē šis risinājums, viņam ir nelādējamās baterijas, vienkārši ieliekamas baterijas, kuras kalpo vairāk kā 2 mācību gadus. Ja mēs zinām, teiksim, visiem, kas mums ir telefoniem, planšetēm, tad, ja mēs reiz dienā droši vien neuzlādēsim, ja, tad tas būs jau apgrūtinošs mācību process. Un tāpēc arī šeit uzlādes lietai būs arvien lielāka ietekme, un arī jautājums, ko mēs pašlaik redzam, kas ir globāli, ko risina skolas, kādā veidā šīs lādēšanas iespējas nodrošināt skolēnu personīgajām mobilajām ierīcēm skolā. Vai tas ir skapītī, vai tās ir noteikti centrālie punkti, kur ir USB, kas, teiksim, tāds būs arī noteikti kā izaicinājums un pieprasījums, kādā veidā mainīsies mūsu skola. Bet tā tehnoloģiju būtība primāri no mūsu skatu punkta ir tieši skatīties uz skolotāja darba nedēļu, un tas ir viens pētījums, kas ir no Amerikas Savienotām valstīm. Domāju, ka dati ir stipri līdzīgi arī Latvijā, tātad 2% skolotāji strādā vairāk kā 45 stundas nedēļā, ja? 7% 45, 49, 48 vēl vairāk, un tātad tā darba nedēļa, ko viens aktīvs pret izglītību atbildīgs skolotājs pavada savā darbā, viņa ir krietni lielāka nekā vidēji kādā citā no industrijām. Un ko mēs varam darīt? Mēs varam darīt, ka mēs tātad mēģinām šo darba laiku samazināt, otrs, ka mēs to mēģinām efektivizēt. Un efektivizēt, izmantojot tehnoloģijas. Rast risinājums, kas skolotājam tehnoloģijas palīdz ekonomēt viņa laiku. To rutīnas darbu. Un tas, piemēram, var būt arī šie dažādi tehnoloģiskie risinājumi kopā ar mācību saturu, kur jau tātad skolotājiem stundas sagatavošanā ir jāvelta mazāks laiks. Jo digitālā pasaulē resursi kļūst arvien pieejamāki. Mums vienam otram skolotājiem grūti ir aizsūtīt manu izgriezto vai sagatavot darba lapu, tā, papīriski. Bet ja man viņa ir digitāla, tad man dalīties ar citiem vai paņemt citu, kļūst arvien vienkāršāk. Un tas ir veids, kur mēs redzam tātad šo te, ka palīdzēt skolotājiem kļūt efektīvākiem savā darbā. Protams, lai no tā būtu augstāka skolēnu sasnieguma. Šeit ir piemērs, kā mēs redzam, šīs tehnoloģijas, viņas ir skatāms tikai kompleksā ar mācību saturu un skolotāju profesionālu pilnveidi, bet tas, ko mēs veidojam, ir, lai, ja pašvaldība, skola, valsts ir investējusi tehnoloģijās, lai būtu, ko ar šīm tehnoloģijām darīt.
Mums šausmīgi sāp tie piemēri, kur mēs dzirdam, ka mums saka, mums tāfeli nopirka, nelieto. Izmanto tikai kā projektoru. Mums nav sāpīgāka dūriena mugurā, kā dzirdēt šos vārdus. Tāpēc mēs arī investējam mācību saturā, tāpēc arī mēs investējam skolotāju profesionālu pilnveidē, tāpēc mēs redzam, ka ļoti efektīvi ir tie rezultāti, kur tehnoloģiju iegāde, mācību saturs uz skolotāju profesionālu pilnveidi ir gājusi vienā solī. Talsu sākuma skola pirms 3 gadiem nāca pie mums ar jautājumu, mēs pārējām no bērndārza uz ģimnāzijas augšējo stāvu. Mēs gribētu kaut ko jaunu. Nu, ko tad jūs gribētu jaunu? Nu, mēs gribētu uztaisīt vienu klasi, kur tad bērni no klases uz klasi ietu, pie tās tāfeles kaut ko darbotos. Mēs viņam jautājam, bet varbūt ir efektīvāk, ka jums ir 10 klases, laikam tā tur bija, mazai sākuma skolai. 10 skolotāji. Vai jūs esat domājuši par variantu, ka visi 10 skolotājiem būtu vienādi apstākļi? Un tad viņi visi reizē kopā mācītos un veidotu jaunu skolas vidi? Un tā mēs nonācām beigās līdz ļoti racionālam risinājumiem, kurā mēs salikām tehnoloģijas iegādi, mācību saturu, skolotāju profesionālu pilnveidu. Tagad 3. gadā mums braucot uz Talsu sākuma skolu, mēs redzam, tā tehnoloģija strādā. Mēs redzam, ka skolotājiem nav barjeru viņu lietot, jo tikko, ka mēs mēģinam iet šo te ceļu, ieliksim kaut kur, uz kuru pieteiksies, tad noteikti būs daļa, kura uz turieni rausies, kas ir ļoti apsveicami, bet vai mēs tādā veidā būsim pavilkuši pārējos līdzi. Un katrā ziņā tātad tehnoloģiju pieejamība mums jebkuru skolotāju var pārveidot par burvi, ja arī viņš šo pašu materiālu nav veidojis. Viņam tikai jāzina, kā tu darboties. Ja? Un tas noteikti cels viņa prestižu skolotājā acīs, tas noteikti piesaistīs skolēnu uzdevumu, kā šajā te leņķis un mērīšana, ja? Kur tā tad ir šīs te dažādi rīki, ar kuru palīdzību mēs tātad to leņķi varam izveidot. Ja man kā skolotājiem pašlaik vēl neiet īsti viegli to rakstām rīku, es taču esmu klasē vadītājs. Es saku, Juri, Jāni, Ilze, nāc un uzvelc. Un tad Ilze nāk un velk, un viņiem, kā jauniešiem, protams, tehnoloģijas nav nekādas problēmas. Viņš atradīs, kur tas ir izdarāms, pieliks klāt, uzvilks leņķi un teiks skolotāji, jā, tur tā tad ir 50 grādi tas leņķis. Ja? Un savukārt tātad viss var arī nokrist, tāpēc tās ir tehnoloģijas izglītībai, kurām jābūt ir pietiekami izturīgām, un skolotājs kļūst par burvi, runājot ar bērniem, nekavējot laiku uz pārzīmēšanu, bet runājot par ģeometrijas būtību. Vairākas reizes to atkārtojot, nosūtot šo lapu uz mājām, lai viņi paši var to paskatīties. Ja, tas ir tas, kur mēs redzam kur tai tehnoloģijai jāmaina tas mācību process. Rīki skolotājiem, mācības saturs profesionāli pilnveidi un maksimāli skolēnu iesaist ar skolēnu individuālajām. Tas ir tas 3 zobratu princips, kuru mēs realizējam savā ikdienā. Tikai tad, ja viņi visi griežās, mēs varam panākt rezultātu. Ja mēs skatāmies uz mūsu valsts paveikto iepriekšējā periodā, mums ir bijis šis zaļais attiecībā uz tehnoloģiem skolotājiem ļoti liels, jo kurs ir bijis daudz. Ja pajautātu mēs katram skolotājiem, noteikti kāds ir bijis vismaz uz 2-3, kas saistīts ar tehnoloģijām. Šis mums ir bijis ļoti maziņš zobratiņš un joprojām ir. Līdz ar to iznāk, ka skolotājs, kas ir mācījies kursos vai bijis kādā seminārā vai konferencē par skaistām tehnoloģijām, viņas ierobežotā veidā var izmantot savā mācību klasē, jo viņam nav kur to darīt, un līdz ar to šī zobrata griešana ir bijusi neefektīva, pietiekama. Un trešais ir mācību materiāls. Skolotājiem ir jābūt pieejamiem resursiem. Skaidrs, ka globāli pašlaik mēs ejam, ka mums jābūt ir atvērtiem resursiem, bezmaksas resursiem skolotājiem.
Bet mums ir skaidri jāsaprot, ka bezmaksas resursu skolotājiem nenozīmē, ka par šo resursu veidošanu nav jāsaņem tā izstrādātājiem. Un tās ir divas dažādas lietas. Mēs nevaram panākt kvalitīvus resursus, ja mēs nemaksājam izstrādātājiem, bet mums nav jāprasa no skolas, no skolotāja samaksa par resursiem, veicot viņa ikdienas pienākumus. Šis ir jautājums, kas ir ļoti vienkārši risinājums, jo tajā mācību materiālu jomā Latvijā privātu aktivitāšu jau ir pietiekami daudz. Tas, kas ir, tas nav sakārtots kādā veidā. Šis te var nonākt līdz katra skolotāja efektīvai lietošanai. Un, protams, digitālās mācību grāmatas ir viens no jautājumiem, ko mēs tā kā vilinam un virinam jau vairākus gadus. Pirms 2 gadiem mēs 800 Latvijas iedzīvotājiem izmantojot šo te vienu aptaujas kompāniju, un viņi ir visplašākā reģiona aptaujātie cilvēki vecuma posmā, ja? Tātad vai atbalsta digitālo mācību grāmatu izmantošanu? 78% saka jā. Un kāpēc? Vieglāka skolas soma, ļoti racionāli. Ērtāka meklēšana, jo tas ir digitāls, ko mēs runājam par šo te finanšu ietaupījums, aizraujošāka mācīšanās, laika ietaupījums iegādēji, tas bija tajā laikā vēl, kad vecāki bija spiesti tātad skraidīt pa grāmatnīcām un pirkt, ja, tāpēc viņi redzēja šeit to efektu, ja, un, protams, zaļā komponenta mazāks kaitējums dabai. Un tas iet kopā ar šo te arvien aktuālāku mācīšanās nākamo pakāpi, ko mēs saucam par mobilo mācīšanos, jeb mobile learning. Šī ir definīcija no UNESCO pētījuma par mobilo mācīšanos, un tad kas ir, teiksim, mums liekas ļoti svarīgi šajā definīcijā, kā tāda mobilā mācīšanās, ir šī mobilo tehnoloģija iesaiste, atsevišķi vai kombinācijā ar citiem līdzekļiem. Nu, mēs atkal nevaram meklēt sudraba lodi vai burvju nūjiņu, ka lūk, šīs mobilās ierīces atrisinās visas mūsu iepriekšējās un paredzamās problēmas. Bet kas ir vēl būtiski, lai dotu iespēju mācīties jebkurā laikā un jebkurā vietā. Tā būs arvien attīstošāka tendence mācīties jebkurā laikā, jebkurā vietā, un mums tam ir jābūt gatavam gan no skolu puses, gan no mācību satura piedāvātā puses. Jā, nu, šādas te bildītes mēs skolās redzam uz durvīm, kur mēs tātad sakam skolēniem, jūsu mobilējiem ierīcēm aiz šīm durvīm būs jābūt nelietotām. Bet tajā pašā brīdī mēs izslēdzam apmēram, nu, tātad 80% no iespējamiem datoriem, kas ir pieejami šajā mācību telpā, jo ik viens viettālrunis, kas ir ar internetu pārlūku, ir dators ar tādu pašu jaudu, kādus mēs uzņēmumā lietojam savu produktu veidošanai vēl pirms 5-10 gadiem. Mūsu aicinājums ir, un ko mēs arī veidojām, šeit bija šī skolotāja profesionālas pilnveides programma, kuru 100 skolotājiem finansēja Latvijas mobilais telefons. Tātad, kādā veidā rast risinājumu, lai šīs te ierīces, ko mēs izmantojam internetu pārlūkiem, digitālam spēlītēm un dažreiz arī piezvanam pa viņām, ja? Lai šīs ierīces mēs varētu izmantot mācību procesā. Mēs varam, protams, paskatīties katrs, teiksim, savā konkrētā vietā, un tie cipari būs dažādi, bet, ka mēs jautājam šiem 100 skolotājiem, cik viņu klasēs ir skolēniem pieejami šādas te ierīces. Atbilde bija apmēram 80%. Tas ir no katras vietas atsevišķi, un tā ir, protams, ir risināms tur, kur tas nav ar dažādām sociālajiem jautājumiem, bet izslēgt mums ārā šos 80% no mācību procesa ir neliederīgi. Jo, ja jums, kā pašvaldības speciālistiem, atnāk tagad skolas vadību un teikt, nu, kad mēs varētu 80% bērnu iedot datoru, nu, tā, lai realizētu 1:1. Droši vien, ka mēs tā domātu, vai viņš nav sevišķi tur gudrs tas nācējs, vai ko viņš te iedomājās, bet tajā pašā laikā tie datori ir mūsu
audzēkņu kabatās. Lielvārds digitālā biblioteka, pie kuras arī mēs nedaudz tagad pieskarsimies, ko mēs izveidojām pagājušajā gadā, viņa tā tad ir izcinājums, kura neatrodās instalēt uz noteiktas ierīces, tas ir mākoņu pakalpojums. Ja mēs skatāmies, no kādām ierīcēm šo te mūsu biblioteka tagad izmanto, mēs redzam, ka viettālruņu īpatsvars ir diezgan liels, un viņš ir lielāks nekā planšetdatoriem. Nu, tad tie ir vai nu skolēnu vai skolotāju rīcībā esošie viettālruņi. Tas arī bija princips, kā mēs veidojam šo te mūsu jauno digitālās bibliotekas piedāvājumu. Pirmkārt, tām grāmatām ir jābūt lasāmām no jebkuras iekārtas, kura ir pieslēgta pie interneta, vai tas lielais dators, vai telefons, vai planšete. Neatkarīgi no platformas, kurā viņi ir veidota. Un mums bija svarīgi dot iespēju lietot visu to, ko mēs esam 23 gados radījuši, jebkuram. Proti tātad mūsu risinājums ir veidots tā, ka mācās nevis grāmatiņu vai noteiktā klasē, bet mācās tēmu, jo skolēnam, kurš abonē mūsu digitālu biblioteku, ja viņš ir 6. klasē, viņš var mācīties vai izmantot 5. klases grāmatas, 7. klases grāmatas, 3. klases grāmatas. Ja viņš grib atrast kādu tēmu, kas ir 7., 8. vai 9. klasē, tas viss viņam ir pieejams. Un to mēs uz doto brīdi varam piedāvāt par €49 mēnesī ikvienam individuālam lietotājam. Kā tas darbojās? Eju pieslēgties, izmantoju e-klasi, MyKubu, Facebook draugiem vai izveidoju savu kontu Lielvārds digitālajā bibliotekā, pieslēdzos, un tagad es pieslēdzos no šī kompetences centra datora, un tā ir mana biblioteka. Esmu pirms treniņiem vai starpbrīdī vai autobusā, braucot uz skolu, paņemu savu telefonu, kurā es reizē lietoju Facebook draugus Twitteri, un ieeju Lielvārds digitālajā bibliotekā, kas ir uz manu telefonu, pieslēdzos, un šī biblioteka, tāda pati biblioteka, tātad ir uz mana tāruņa. Esmu skolas datorklasē, un mēs gribam izmantot digitālās grāmatas, neatkarīgi no tā, vai šodien sēž pie tā vai cita datora, ja vien tur ir internets, es ieju iekšā ar savu e-klases kontu vai citu kontu un izmantoju mācību grāmatas. Mammai mājās vai tētim mājās ir planšeti, kurā viņi tur skatās Delfus tā tālāk, ja? Es viņu paņemu un izmantoju, lai mācītos fizikā, izlasītu, vai arī fizikas grāmatu smago, kas man jānēsā uz pleciem. Esmu atstājis skolā pie skolotājas, lai tur stāvu. Un mājās es to fizikas grāmatu vajadzības gadījumā ieskatos datorā vai jaunajā viedajā televizorā, kuram arī ir interneta pieslēgums. Tur mēs redzam to, kur mēs varam jau uz doto brīdi ar nelieliem resursiem realizēt mobilās mācīšanās principu, ja vien skolēns ir motivēts mācīties. Un uzdevums, ko mēs vēlamies risināt, ir, kāpēc spēlīte tajā brīdī ir interesantāka nekā mācīšanās no mobilā tālruņa. Un atbilde šim risinājumam ir uzdevumos, ko mūsu skolotāji mācēs arvien labāk uzdot mācību stundā. Proti, kādā veidā tātad šo mācīšanās procesu izveidot tikpat aizraujot ar spēlītēm. Mums, diemžēl, mūsu skolotājiem ir jāatvadās no kontroldarbiem, kuros ir jāpārbauda zināšanas. Jo tas, ko viņi tagad dara, jūs to paši labi zinat, nofotogrāfiem atbildē izsūta. Tas, ko viņi darīs turpmāk, ja viņiem būs digitāla biblioteka, viņi to atbildi norakstīs. Ja uzdevums būs uz faktu pārbaudi. Mēs nevarēsim kaut kā ietekmēt to aizliedzošo pusi, mums jādomā ir par motivējošo pusi.
Šāds ir mūsu piedāvājums tad, ja vēlās saviem skolēniem nodrošināt centralizēt digitālās grāmatas. Ja? Tātad mēs varam sākt ar jebkuru no iestādēm ar 100 pieslēgumiem. Tad viņš iet iekšā ar e-klasi vai maikubu, un viņš redz, ka tā ir jūsu skola, vai jūsu pilsētas skola, vai novada skola, vai pagasta skola. Un tad mēs redzam, ka tie pirmie 100 jau ir pieslēgušies, jo ne visi jau izmantos. Ir tādi, kam nepatīk tā digitālā, ja, kas gribēs papīra. Tāpēc nav jau obligāti tā kā visiem jau jāpiedāvā. Bet mēs vienkārši atveram pieeju, un tad, kad tuvojās tam 100, mēs varam jums teikt, jūsu novadā 100 jau izmanto, vai jūs vēlaties palielināt vēl par 50. Tas ir tas princips, ko mēs uz doto brīdi varam piedāvāt digitālām grāmatām, kas tātad ir pirmsskola līdz 12. klase, latviešu valoda, matemātika, dabasnības, ķīmija, fizika, bioloģija. Versija 14 dienas, līdz ar to, ja jūs, tas ir no šis, tas ir šis, ja jūs tātad vēlaties paši pamēģināt, laipni lūdzam šo te 14 dienas, pamēģināt, paskatīties, kā tas strādā, kāds ir internet pieslēgums un lietas. Nu, lūk. Un tā ir lieta, tas bring your own device, vai lieto savu ierīci, kura kļūs ar vien aktuālāka, un tai mums ir jābūt gataviem. Jo mēs ar publisko finansējumu bērnu digitālajām individuālām iekārtām nespēsim skriet līdzi. Viņi savos privātajās aktivitātēs būs ātrāki, nekā mēs spēsim sekot. Tāpēc mūsu jautājums ir, vai un cik daudz mums ir jēga šajā sektorā tērēt. Tas, ka mums jānodrošina ir skolotāja darba vide, protams. Tas, ka mums vajadzētu atrisināt jautājumu, ka mēs katram skolotājiem kā instrumentu iedodam portīvo datoru līdzīgi, kā tas bija dabaszinību projektā, kur tie dabaszinības skolotāji tagad var veidot stundas mājās un to pašu datoru viņus vadīt. Ja? Nu, tā ir tāda normāla praksa, protams. Tas, ka mēs būtu jānodrošina mācību saturs, protams, bet tagad skatīsimies tālāk, ja? Kur mēs kādā veidā šos te risinājumus. Investīcijas tās ir milzīgas tehnoloģijām, nenoliedzami. Un vienīgais, ko mēs tātad arī rosinām mūsu partneriem un klientiem, kādā veidā uz to skatīties, rēķināt pēc efektīvās mācību stundas izmaksām. Proti, kārta maksā ap 60 eiro viena. Nu, dažādos komplektos tur būs tā cena svārstīsies. Mēs skaidri zinām, ka viņi efektīvi būs izmantojami vismaz 5 gadi. Kaut gan mēs zinām, ka mums ir interaktīvās tāfeles, kuras mēs instalējam 2006. gadā, un pie viņām nomainījušies vairāki datori, projektoriem lampas, bet tāfele joprojām darbojās. Bet 5 gadi jau tiešām. Tātad 12 eiro gadā. Mācību mēneši mums ir 9. Tātad tas būs nedaudz par eiro mēnesī. 4 nedēļas, tātad tas jau ir ap 30 eiro centiem. 5 dienas, 6 eiro centi dienā, 6 mācību stundas, 1 eiro centi stundā. Un tagad padomājiet par kādu no investīcijām, ko mēs izglītībā arī finansējam, kurai mēs nevaram panākt tik augstu lietojamības koeficientu. Iekārta, kura mums vajadzīga vienai demonstrācijai, kuru iespējams mēs lietosim tikai 1 stundu mēnesī. Ja? Un ja mēs tātad saliekam šīs lietas, cik mēs investējam un kāda būs tā izmaksa uz vienu to efektīvo mācību stundu, tad iespējams, ka tas var būt jums kā palīgs, veidojot nākamo finansējumu plānu vai arī pamatojumu, jo, kā mēs zinām, viena no tām problēmām, un droši vien, kas starp jums ir, vismaz es sejā atpazīstu daudz izglītības cilvēku, ir kā izglītības cilvēkiem runāt ar finansu cilvēkiem. Mēs runājam dažādās valodās, un to visi saprot. Izglītības cilvēki runā par labākiem mācību rezultātiem, par emocionālām, ētiskām lietām. Finansētājs saka, kāpēc man tik daudz par to jāmaksā. Mūsu pieredze ir rādījusi ļoti daudz skumju faktu.
skumjas pieredzes. Atbrauc spārnos pacelta skolotāja. Es redzēju, kā tur tā mums rādīja, kā tur to var darīt. Man arī vajag to tehnoloģiju, interaktīvu tāfeli, piemēram. Skolas vadītājs saimniekam saka, tu man izpildi šīs skolotājas vēlmi, jo es ļoti vēlos, lai viņa saņemtu to, ko viņa vēlās strādāt vislabāk. Skolas saimnieks ar vislabākajiem mērķiem sāk skatīties, kur tad nopirkt? Viena ir 1000 eiro, viena 800. Vēl pa 700 vēl var, tā kā iekonomēt. Ko dara saimnieks? Viss skaidrs. Saimnieks, laimīgs, viņš ir izpildījis to lielo mērķi, jo iekārta ir nopirkta. Iekārta nopirkt tikai tā dzelžu daļa, bez tās satura daļas, bez tām, varbūt tām konsolidācijām apmācībām. Ja? Viņš atnāk tai skolotāji, uzliek, noslauk putekļus un saka, tev tas ir. Skolotāji saprot, ka saimnieks ir darījis visu to labāko. Un viņai teikt viņam, neteikt paldies ir nērti, bet īpaši priecāties arī nav iemesla, jo viņi jau nevar izdarīt to, ko viņi tur redzēja. Un tad viņš viņai saka, zini, bet man tur teica, to jau tu pati izdarīsi, tos mācību materiālus, tu pati sataisīsi, programmu gan jau kaut kur tur novilksi, ja? Un tas ir tas jautājums, kurā sarēķinot pēc tam, ka mums interaktīvās tāfeles komplekts ir nopirkts un strādā kā projektors, ir tas, ko es jums pirms mirkļa jau teicu par to mūsu sāpi un to, kas tālāk notiks. Apmēram tāds ir tas digitālās mācību vides kodols, kurš mācību klasē ir un būs. Ir tas skolotāja dators un tās dažādās iekārtas, ko mēs viņam pieslēdzam. Dažādas planšetdators, ekrāni, datori un tā tālāk. Un tas skolotājs, ko mēs gribam redzēt, kas darbojās šajā vidē, ir kā diriģents. Tas ir tas, ko sabiedrība sagaida no skolotāja. Viņam jāzina ir gan partitūra, gan ko katrs instruments var nospēlēt. Ja domājieties, simfoniskā orķestra diriģenti. Tas ir tas, kas ir mūsu skolotājs vienā tehnoloģiski aprīkotā klasē. Mācības saturs, pedagoģija un izglītības tehnoloģijas ir tie 3 koncentri, kas savā starpā saskaroties veido šo skaisto esenci, to kas ir tā, augstā spieduma olīveļa. Mācību saturs mums ir diezgan tā normāli attīstīts, un viņš ir procesā, ka mums vēl ir jādarbojās ar viņu, bet tur tāda zināma skaidrība par to mācību saturu ir. Un tā pārmaiņa, ko mēs visi, protams, tagad sagaidām, ir, ka mēs pāriesim vairāk no mācību satura, kas ir faktoloģiskais materiāls, uz mācību satura, kas mums palīdz veidot 21. gadsimta raksturīgās prasmes. Tas ir tas kompetencēs balstīties mācības saturs. Un skaidrs, ka tās izglītības tehnoloģijas ir, lai šo saturu tātad nodotu, apgūtu, apliecinātu sasniegumus, testos un vēl nekā savādāk. Savukārt pedagoģija, mums, kas šeit ir klātesošie, kas ir augstskolās bijis pedagoģija un PSKP vēsture, un tas bija apmēram tā kā 2 līdzvērtīgi mācību priekšmeti. Man fizmatos tā bija, es nezinu, varbūt, kad ir kaut kur labāk bijis, bet tas vienmēr vārds pedagoģija man personīgi ir saistījies ar kaut ko tādu ļoti, tādu vēsturisku, kaut ko tādu, jā. Bet pēc būtības jau, tas gan ir tieši manas pārdomas, un es ceru, ka viņas nav tā kā ļoti plaši izplatīts. Pēc būtības jau tā pedagoģija, tas ir kādā veidā mēs ar to bērnu sadarbojamies, un tad mums šeit pie tā mācību satura un tās sadarbības ar bērniem klāt nāk vēl tās izglītības tehnoloģijas. Un šeit, manuprāt, ir meklējama tā atbilde, ko es teicu, kādā veidā mums panāk, ka lūkums, kas ir tā bērniem, ja? Tas vairāk slēpjās pie lieliem izaicinājumiem. Es viens minēju šo te, tā tad ir lādēšanas ierīces. Tas būs tāds liela problēma, kuru būs jārisina, un otrs ir tīkli. Mēs nevarēsim attīstīt mūsdienīgu izglītības sistēmu, ja mūsu skolās internets nebūs tikpat labs kā tajās vietās, kur ir optika un tā tālāk. Risinājumi var būt dažādi. Kas ir mums parādās tagad šie te, ka mums ir tad vieni šie te
vadu interneti, kas pienāk pie skolas. Otrs ir ļoti strauji attīstās mobilie interneta sakari. Bet tā mūsu risināmā jautājumi būs, kā mēs viņu tālāk dabujam iekšā katrā mācību klasē. Pašlaik uz doto brīdi mēs vairāk esam orientējušies uz internetu pieejamību koplietošanas telpās, rekreācijas telpās. Mācību procesam viņš ir vajadzīgs, lai viņš būtu labs internets ar ļoti labu ne tikai ātrumu, bet arī ar blīvumu, tā, lai mēs tajās skolnieku planšetu klasēs vai kā, lai tie 12, 15, 30, 25 bērni, lai viņi var darboties ar šiem jauniem tehnoloģijas risinājumiem. Internets, kurā skolotājs piekļūst pie šiem te dažādiem mācību materiāliem, pie savstarpējās profesionālās pilnveidas materiāliem un tā tālāk. Ja? Ja to mēs redzam, ka tātad šis te ir ļoti izšķirīgs elements, lai mēs varētu runāt par tehnoloģiju būtisku ietekmi nākamajā. 75% no arī tāda aptaujā, kas bija gadu vēlāk, ko mēs jautājam sabiedrībai par tām prasmēm, ko vajadzētu attīstīt mūsdienu izglītības sistēmai, ir šīs te mācīšanās darot, risinot praktiskus dzīves piemērus, kas ir tas veids, kādā veidā mēs varam motivēt, un tehnoloģiju iespēja pilnvērtīgi pielietošana mācībās ir tas, ko 54% no šiem 800 cilvēkiem teica kā ļoti svarīgu lietu. Un kā mēs kopā izglītības nozarē spēsim sniegt šo atbildi risinājumiem, kā mēs varēsim savstarpēji sadarboties gan izglītības saime, gan sabiedrība, vecāki, ģimene, ekonomikas, gan arī tātad institūcijas, kas atbild par izglītības attīstības jautājumiem, ja, ir tas, kādā veidā mēs veidosim šo jauno izglītības saturu, kuram savā starpā ir jāintegrē kompetences attīstoša mācīšanās. Un dziļmācīšanās, tas ir no šī angliskā deep learning, mēs baigi grūti bija atrast to latvisko vārdā dziļmācīšanās, dažreiz tā varbūt ausī griežās, bet tad ir ļoti labi skatīties kā antonīmu. Tas ir tātad angliski, tas ir surf learning, jeb virspusēja mācīšanās, kas varētu būt mācīšanās ar izpratni, būt tā dziļmācīšanās, motivēta mācīšanās, ir šie jautājumi, kas ir aktuāli. Paldies jums par uzmanību, par uzklausīšanu mūsu tā redzējuma. Ceru, ka tas rosināja jūsu pārdomas, un ja mums tagad ir kādi jautājumi, mēs tagad pēc tam varam diskutēt, bet tagad varam taisīt arī pauzi, lai izkustētos. Jā. Jūs minējāt Pausa sākuma skolu. Jā. Pirmā. Tāpēc, protams, ka ar lielāko prieku aicinām uz mūsu 5. fórumu Iespēja tilts, kas notiek Valmieras sākuma skolā un šogad 18. un 19. martā. Jāsaka gan, ka sākuma skolas konferences reģistrācija jau ir sasniegusi to brīdi, kurā ūdens sāk smelties, bet mēs tajā zālē vēl izlauzām vienu sienu, tātad tur jau ir pieteikušies 400 vairāk dalībnieki, ja, uz 2. fóruma dienu, kas ir veltīts ģimnāzijām un vidusskolām, tur vēl ir vietas. Ja. Bet tātad šis ir tāds mūsu pasākums, kurā mēs tātad mēģinām šīs te labākās pieredzes arī rādīt. Jā. Bija doma, ka jā, bet ja mēs spēsim atrast kaut kādu subsidējumu, lai mēs to varētu izdarīt, varbūt, ka tādā vienkāršākā veidā nodrošināsim, bet jā, par tām tiešraidēm.
mēs arī skatījāmies citus gadus, kad mēs viņus rādījām, ja, tad tā dalīti ir. Bet pēc tam būs tāda video ieraksta prezentācijas. Jā, nu jā, tad protams, kad vēl ir daudz skolas, kuras Andris arī zinās, jo viņš vairāk ir tieši par šīm te ieviešanām. Jā. Vai nav domāts, teiksim, tās pašas vecās grāmatas digitālajā bibliotekā ielikt, jo tas pats mazais 1., 2. klasa, 1. klases grāmatas jums ir, 2. klasa dzenās pakaļ. Jā. Un būtībā viņām pašām tam bērnam jau nav nekāda baigā interese. Jā. Digitāli pa to eiro 49 iepirkt, viņam skolā ir citi grāmati. Jā, tad ir, viena lieta ir, jā, ka protams, ka mēs tātad šajā visā risinājumā nākošais posms, ko mēs vispirms gribam izdarīt, mēs skolotāju grāmatas liksim, lai tie skolotāji, kas iet ar e-klases, viņiem būtu digitāla bibliotekā skolotāju grāmatas izmantojams. Ja? Un tad skatīsimies, kuras no vecajām, kas nav uz doto brīdi digitāls, nu, tā kā, kas vēl jādigitalizē. Pašai 2. klasē, jā. Teiksim, ja skola būtu izvēlējusies 2. Jā. klasi, viņi tagad paliek uz grāmatām. Jā. Vēl aizvien ir sagatavošanā 2. daļa. Matemātikā? Jā. Nu, tūlīt jau būs, jā. Jā. Un tas, kas mums ir patīkami, ja? Kas mums ir patīkami un reizēs sāpīgi, ka tas, ko mēs radām jaunu un domājam, ka tas ieies dzīvē gadu vēlāk, ja? Nu, jo tā satura pārēj, jūs tā kā tie, kas sāka 1. klasē, tie apsteidza citus, ja? Un tad iznāk tagad, protams, ka mums ir tā līferēšana starp to, jo, nu, muskuļi un nu. Te bija tā doma, Jā. to pašu matemātikas grāmatu, kad ir tā vecā. Jā. Jā. Nu, jā. Nu, apmēram tā mēs mēģinām tātad resursus, ko mēs varam atvēlēt tā, lai viņa piepildītos. Tas ir viens. Otrs, ka mēs šeit vairāk skatāmies tomēr arī par to, ka tas ir stāsts par tēmām, nevis par grāmatām, jo ja mums ir, piemēram, jāskatās tas pats, piemēram, rezistors, ja, tad mēs, izmantojot šo meklētāju digitālā bibliotekā, varam atrast, kur šī tēma ir jebkurā grāmatā. Ar ko tas nav tik, teiksim, būtiski, kāda ir pamatmācība grāmata, ko izmanto skolotājs, bet ja tad mēs mācāmies Oma likumu, tad vienalga, vai tas ir Šilters vai Vilks, kas to Oma likumu tā kā, nu. Jā, bet manī gadījumā tā pievienotā vērtība ir tam, kurš jau ir vismaz 7. 8. klasē. Jā. Tā mazajam jau ir bezjēdzīgi līdz kaut kādai 4. 5. klasē, viņš nelasīs to 12. klases grāmatu. Nu, ja vienīgais viņš pēkšņi negribēs uzzināt, kāpēc tā raķete skrien tajā virzienā, jā. Kas būtu došiem katra skolotāja lielākais sapnis, vai ne, ja bērns būtu tik motivēts jau. Jā. Bet skaidrs, ka pat cik tas ir digitāls, viss, ko mēs pieliekam klāt, viņš uzreiz kļūst pieejams jebkurā brīdī pieslēdzoties, katra nākamā grāmata viņa nemaksā neko klāt, viņš ir abonēšanas princips. Mēs jūs, teiksim, izmanto visu klāstu, kas ir, bet domāsim arī par vecajām, jā. Vajag plašā uz priekšu, ka, teiksim, tiem mazajiem tā pieeja šobrīd tā izmantojumība ir maziņa, bet tas mazais ir tas, kas ir nākotnes galvenais izmantotājs. Un varbūt tās, ka ir iespēja kaut vai to eiro 49 vietā uzlikt tā mazajām, es nezinu, par 50 centiem, ka viņam ir pieejama nevis 12. klases grāmata, bet kaut vai 1. 4. Un tad viņš būs lietotājs, jo šobrīd viņam nav jēgot lietotāji. Tad, kad viņš paliks 6. klasē, tad jau tas process būs beidzies, jā, un tas lietotājs, viņš nekļūst par to lietotāju. Jā, paldies, jā, paldies par priekšlikumu. Paskatīsimies, jā, kādā veidā mēs to varam noīstenot dzīvē. Nu jā, un protams, ka tātad tas, kas ir šajās te mūsu satikšanās reizēs, ir tas labākais, ko es aicinu arī caur jums nododēt savām skolām. Mums ļoti patīk, ja mums saka, protams, ko mēs esam labi izdarījuši, bet mums ir ļoti svarīgi, ka skolotāji ieraugot kaut kādu nepilnību vai priekšlikumu, ja, nu, saņemās un tajā info@lielvārds.lv atsūta to ziņu, jo tā uzlabojumā ziņa, protams, ka mums ir daudz svarīgāka nekā tas uzslavas paldies, kas arī, protams, ļoti patīk. Liedzam, jā. Nu jā. Nu jā, tad varam tagad individuālās sarunās, ja nav tādi kopēji jautājumi un uztaisīt pauzīti. Mēs darīsim kādu nokļuvēsimies tādu solīti. Mums ir vajadzīgs
Tad kā mēs fotografējamies tajā pajā pusē? Tā, lai var izskatīt. 10-15 minūtes varam izteigāties. Sēdēsim, bet piecelsimies. Jā, pie iepstēvus, lai redz augšā nāga tuvāk. Nākat visi lūdzu variņām. Nākat variņām. Tuvāk. Mēs jau zinām, ka nostāties. Tuvāk, ejam tuvāk. Tas plāns tuvāk līdzīgāk. Un skatāties tā, lai jūs visi sami redzat. Tuvāk, vēl tuvāk tas plāns. Vēl tuvāk.